aģentūra Traveller piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Šīs nedēļas raidījuma Pa ceļam viesis Edgars Liediņš, putnu vērotājs un dabas fotogrāfs. Edgar, putnu vērotāji ceļo pa Latviju, pa pasauli. Kas ir tas izšķirošais, kāpēc viņi kaut kur dodās? Kas viņus sauc tā? Dabā jau ir tā patīkamā lieta, ka jebkad cilvēks var iet dabā un vērot norises. Tā kā mēs neesam piesieti pie laikapstākļiem, pie klimata, pie sezonas vai kaut kā tam līdzīga. Bet tas pamats putnu vērotājiem iet dabā, protams, ir vairākas motivācijas. Parasti ir tā, ka putnu vērotājiem interesē atrast kādu retu putnu vai retu sugu vai kaut ko tam līdzīgu. Un aiziet uz kādu vietu, kur pirms viņa neviens nav bijis un atrast kaut ko tādu, kas tur vēl nav zināms. Piemēram, ideālā gadījumā putnu cilvēks vai biologs vai gradzenotājs vienalga, viņš aiziet mežā, atrod meģņu riestu, un tad, teiksim, viņa diena ir veiksmīgi piepildīta. Teiksim, viņš ir atradis meģņu riestu, ir iespējams šajā vietā izveidot mikroliegumu, teiksim, mednim kā retam un aizsargājumam putnam būs viena dzīvotne vairāk, kas mazliet tiks saglabāt un netiks nocirst varbūt tik drīzā laikā. Ja. Tāpēc tas ir kā tas mērķis, sasaistīt šo te tā kā hobiju, tā kā aizraušanās arī ar kaut ko vērtīgu, ar domu kaut ko izdarīt zinātnē un kaut ko izdarīt Latvijas labā arī pie reizes. Okay. Bet tad putnu vērotāji noteikti var būt tādi, kas meklē kaut ko unikālu, kolekcionāri, kas iet uz vairumu, cilvēki, kuri mēģina ne tikai saskaitīt un atzīmēt kādā putnu grāmatā, bet arī vēl kaut ko klāt par dabas aizsardzību. Kādas ir vēl opcijas, ar ko? Ir tāda interesanta lieta, kā krāsainie gradzeni, piemēram. Jā, tagad diezgan daudz putnas gradzeno ne tikai ar tiem alumīnija riņķiešiem, kas kādreiz bija, kur sīkā drukā kaut kas ir uzrakstīts, bet liek tāds liels, labi pamanāms krāsains gradzenis. Un mūsdienās jau tehnika ir tāda, ka kaut vai nobildējot ērgulu lidojumā ar labu kanonu aparātu un kārtīgu objektīvu var jau piezūmēt un salasīt to krāsu kombināciju un burtciparu kombināciju, kas tur ir uz šī gradzena. Ja, tā kā tas ir arī tāds liels solis zinātnē, ja izdodās, Mērsargā šogad sanāca 5 jūraskraukļiem nolasīt šos krāsainos gradzenus, un tad pēkšņi jau mēs zinām, kas tie ir pa jūraskraukļiem, no kurienes viņi ir. Ja, teiksim, kāpēc viņi ir vārds, uzvārds, dzimšanas datums. Jā, tieši tā, zināms, Saremā savu jaunie putni, teiksim, visi 5, vai ne? Un tad uzreiz jau tajā kartē iestājās nevis baltais plankums pa jūraskraukļiem, bet jau kaut kāds, tāds. Putnu vērotāji, pārsvarā gadījumos jūs slēpjaties un izmantojot tādu, vai, kā tu teici, Leikas un Swarovski trakos aparātus, vienkārši slēpjaties un skatāties, ja to var arī tā vienkārši apsēsties pļaviņā, pie akmens, nolikt savu vīnglāzi un skatīties apkārt tā vai tā. Ir dažādi. Ir vietas, kur labāk neiet vispār, piemēram, pie jūras ērgļu līgzdas līgzdošanas sākumā, kad viņš tur gatavojās uz perēšanu, tad labāk nerādīties kilometru apkārtnē un tā tālāk. Bet parasti tas notiek diezgan tā mierīgi. Teiksim, aiziet cilvēks uz Kolkas ragu labā pavasara migrācijas dienā, tādā aprīļa rītā, kad putni saulēk tā jau startē. Un putnu vērotājs vienkārši nobāzējies ragā pašā galā. Viņš ne no kā neslēpjās, varbūt viņš nav ģērbies uzkrītoši sarkanās vai oranžās drēbēs, jo putniem ir krāsa redze un, teiksim, kaut ko tādu viņi redz, un tas kaut kā izdevās no apkārtējā fona. Bet viņš vienkārši nostājās ragā, un tad skatās, kas viņam lido pāri, jo putniem ir savs maršruts, viņi lido konkrēti šajā vietā uz ziemeļiem. Un ja tur kaut kas labs lido, tad, vai teiksim, binokli ir iespējams redzēt, kas tas tāds ir, vai arī, pēdējos gados es vairs binokli praktiski nelietoju. Es ņemu fotoaparātu un visu, ko redzu, vienkārši mēģinu nofotografēt, jo tad pēc tam ir iespēja to paskatīties vēlreiz. Jo binokli ir tā, ir kaut kāds pirmā mirkļa iespējas, un tad tas putns jau ir pazudis. Vai ne? Un ja šis iespējas nav bijis pilnīgi precīzs, tad arī nevienam nepierādīs, ka tu redzēji, piemēram, lielo stērstu vai ne. Teleskopu vai binokļu vietā, principā, svarīgs un labs ir arī fotoaparāts. Tā ir liela lieta, jā. Es tiešām ieteiktu, ka saka, ir jau šobrīd aparāti ar 8 kadriem sekundē, kas putns kustās, ir čik 8 kadru, vai ne, un pēc tam mājās reizēm pat sanāk ļoti labas bildes, vai ne. Bet atkal, ja iet runa pie jūras, jā, jūrā ar fotoaparātu nav ko darīt, principā. Tas ir, tā tehnika vēl nav tādā līmenī, un
teleskops tomēr ir vajadzīgs. Jo tāds slapjums, mitrums, attālums, vienkārši attālums. Teiksim, tas, kad cilvēks pieiet pie jūras, viņš redz, viļņi, ūdens vai ne, un tā tālāk, bet tad, kad sāk ķemēt jūru ar teleskopu, tad ir, ka tur ir kaut kādi vairāk tūkstoši pīļi, piemēram. Tā puskilometru attālumā, kas tur aktīvi darbojās, un starp viņiem varbūt kāds ratums vai ne, bet tā kā, tas ir vienkārši optikas specifika, jo tomēr, teleskops. Bet katrā ziņā cilvēks savu putnu vērošanas karjeru var sākt tikpat labi, nevis braucot uz kādām top vietām, bet turpat mājā. Protams, atrast savā vidzemes sētā, vidzemes pļavā savu 4 pirmos putnus. Es teiksim, savā mājas, man ir tāds mājas pagalma saraksts, ko es arī savā mājaslapā ielicis pie Lediņš LV. Tur var redzēt, tur ir kaut kādas 70-80 sugas, vai ne, ko izējot ārā tā, vienreiz tur, nezinu, stārķis aizlido, vai ne? Vienreiz tur žubīti dzied, vai ne? Zīlītes ir 7 dažādas, tad viņas visas atšķirt, un tas vēl arī jāmācās. Tad jums ir ļoti specifiska acs, ja visi putnu vērotāji ir tādi filigrāni feinšmekeri? Ir putni, ko acs tas ir jā, bet tie mazie putni kaut kur pazib un aizlido, vai ne? Bet tad ir arī dzierdzi ļoti svarīgi, jo, teiksim, pavasarī viņi visi sāk dziedāt, un tad, teiksim, putnu vērotājs iet, un vienkārši viņam jau ir skaidrs, tur žubīti, tur zīlītes, tur lielā, vai ne, tur kaut kāds pelēkais mušķērājs, vai ne, tur puhķi migrācijas sauciens, vai ne, tas jau viss ir, zināms, bet tas bišķīt nāk ar laiku, un tad, sākumā cilvēks varbūt mazliet apjūgt no tā visa, jo, tas, ko parasti cilvēki rekomendē, vai ne, tad paņemt noteicēju un apskatīties, vai ne, bet noteicējs sastāv no 430 lapām, vai ne, un kur tad īsti man tagad jāskatās, vai ne, un tur bija kaut kāds mazs pelēks putniņš, vai ne. Tā kā, bet tas tā mazliet, tas ir tā kā prakses jautājums, bišķīt, teiksim, mēs izējam uz ielas, mēs redzam, tur Opelis, vai ne, tur Mazdiņa aizbrauc, ja, tur tas lielais tos vārdus mēs zinām, jā. Tieši tā, un tas ir, arī šeit, tur, vienkārši ar laiku, ka tu, nezinu, 10. reizi mežā, tu jau saproti, ka tas mazais ar baltajām strīpām, teiksim, košais putniņš, kas tur visur lēkājas žubīt, un ka tas ir Latvijas biežākais putnis, jo viņš vienkārši visur ir, vai ne? Un tad, pēc mēneša nav problēmas ar žubītēm, un tev rodās jautājums, kas tas tur tāds ir, kas tāds ziedu, ko nevar redzēt. Un tad tas ir čončiņš, vai ne? Un to atkal pēc balsta var atšifrēt, vai ne? Var aiziet uz putni LV, tur visiem putniem ir balsa ieraksti iekšā tādiem biežākiem, vai ne? Un paklausīties, šī aiz nebija. Tad paskatīs kaut ko līdzīgu, vai ne? Tā. Labi, tad, kad jūs ceļojat apkārt pa Latviju, braucat uz kaut kurien, kāds ir tas režīms? Tad putnu skatīšanās ir tāda tā kā 24 stundu parādība, jeb, jūs no rīta agri pieceļaties, tad ap pusdienas laikā esat tur, tad apskatāties, jo pusdienas laikā var skatīties, tad jūs iekārtojaties uz guļu. Kas ir tas? Tas pats pamats, pieņemsim tādā skaistā pavasara dienā, kad notiek kaut kā migrācija, piemēram, tas pats pamats ir saulēkts, un tad līdz kādiem 12. Tad ir tiešām viss notiek, un tā pēc tam tā kā jau var iet pagulēt, un tā. Citreiz ir atkal, ja ir interesi par pūcēm vai kaut ko tādu, tad ir tieši naktas sezona. Tad ir viss otrādi, ja teiksim, kā šobrīd, es zinu, papēja daži cilvēki ķer pēdējās migrējošās pūces, vai ne, tad pa dienu viņi tā, uzēd paguļu, vai ne, un naktī tad, teiksim, ap šo laiku jau sēžās klāt pie tīkla, vai ne, sāk medīt pūces, vai ne, un grazenot un ķert, un tad ar rīta gaismiņu, vai ne, teiksim, tad viņi jau iet pagulēt mazliet. Tas varētu nozīmēt to, ka putnu vērotāji mazāk pievērš uzmanību, kur te ir interesantākais, smieklīgākais, labākais restorāns. Viņi nepaliek, protams, tur uz krutos, interesantos, stilīgos pilsētas hoteļos. Kas ir tāda, portretiņš naktsmītnei? Jā, gluži tāds 5 zvaigžņu spā pasākums putnu vērotājiem īsti laikam nebūs pa ceļu. Viņam vienkārši nav laika. Viņam, tad, kad viņš, teiksim, ir nonācis kaut kur, viņam svarīgi nokrist vai ne, bišķīt pagulēt un tad doties tālāk un kaut ko garšīgi uzēst varbūt. Mazliet atkarīgs no tā, vai viņš dodās viens vai ar ģimeni. Jo, ja ar ģimeni, tad viņš parasti izvēlās tomēr tādu skaistu viesu māju kaut ko, kur arī otrajai pusē varbūt ir interesanti vai ne, un bērniem, kur paspēlēties un tā. Un, teiksim, ja tā ir papi, tad tas varbūt ir puķerāk, galvenais tur viesnams, vai ne? Ja tas ir atkal kaut kā, tad varbūt tūšos paliek un tā, bet ja ir viens pats mežonīgais vilks putnu vērotājs, tad viņš tiešām izvēlās, cik vienkārši var, jo viņam ir svarīgi, viņš pat reizēm mašīnā paliek, vai kā man ir gadījies, mēs, piemēram, braucam kaut kur, mēs, nezinu, manam džipam uz jumta, teiksim, uzliek fiksi guļamais paši, tur patās nokrīt, vai ne, un tad brauc tālāk, jo tā ir tikai tad gulēšana, tad svarīgā lieta ir putni. Labi.
Kur ir tie putni, vai kur ir tā daba, kas ir tas ceļojums, kurš pašam ir tā vislabākajā atmiņā palicis, un kurš tu teiksi, tas ir sapņu ceļojums, šitā vajag vēl un vēl? Tā pa Latviju, nezinu, ir sapņu vietas, piemēram, Mērsraks. Tas ir kaut kas ekscelents, iespējams viena no labākajām vērošanas vietām, kur putni uzturās lielā skaitā līdz medību sezonas atklāšanai. Tad, kad sākās medības, tad tur nav ko darīt vairāk. Pape rudenī. Tātad papē, tur ir vērts vienkārši padzīvot kādu, varbūt, nedēļu. Vienkārši izbaudīt to, kā nāk lauku balložu bari migrācijas laikā, teiksim, kāds 1000 balloži iet pāri, tad, teiksim, parādās plēsīgie putni sāk migrēt, tur ir ko darīt. Kolka pavasarī. Tātad Kolkas raks ir vieta, kur Somi un citi tur šitie te angļu speciālisti, viņi tur atbrauc, vai ne, viņi brīnās, viņi saka, kā tā, tāda vieta, un jūs esat kaut kādi 2, vai darbdienā vispār neviena nav. Viņi saka, pie mums tur būtu 60 vīri, katrs kaut ko uz savu pusi skatītos, vai ne. Tā kā tās Latvijā ir tādas. Latvijā ir. Pasaulē? Pasaulē. Man personīgi pasaules putni tā mazāk interesē. Man interesē vairāk atrast Latvijā kaut ko labu, retu, varbūt aizsargājumu un tad palīdzēt viņu saglābt. Tā ir tāda mana sistēma. Bet pasaulē, ja es kaut kur braucu, tad vairāk ne tik daudz ar putniem saistībā, bet vienkārši kaut kur atpūsties, varbūt pamakšķerēt. Tas tāds. Teiksim, ļoti patīk Norvēģijas ziemeļi, Somija, tur lapu zemi, jo tur vienkārši ir tā, ka, ja tu gribi atslēgties mazliet no darba, vai ne, tev jau cilvēki tur tikšanās ir viena pēc otras, un tu gribi mazliet tā kā pabūt prom no visu, tad tepatās ir ziemeļi, teiksim, ar mašīnu iegāžot pedālu grīdā līdz Rovaniem, tas ir kaut kāda nepilna diena, vai ne, un principā tu jau esi lapu zemē, un tālāk uz augšu ir tikai cilvēki, tur benzīna tankos kādi 2-3 varbūt, un tālāk ir ziemeļbrieži, zivis, Visu, ko vajag. Visu, ko vajag. Teiksim, lielu paldies Edgaram. Paldies par putniem, paldies par dabas fotogrāfijām. Paldies raidījumam Pa ceļam.